Piemēram, kā es vakar lasīju vienā internetu portālā, kāds eksperts bija izteicies, ka lieldienās cilvēki svin kāda cilvēka krustā sišanu. Un es tā biju ļoti pārsteigta par šo vienkāršo patiesību, jo kristieši lieldienās svin kā reizi augšām celšanos, kāda cilvēka augšām celšanos. Un tad es domāju, nu jā, tā ekspertīze būtu daudz inteliģentāka, ja piemistu tādu elementāru reliģisku kompetenci. Bet kādēļ mums vajag tik ļoti padziļināt zināšanas par, šajā gadījumā par kristietību, jo, kad jūs sakat teoloģiju, tad tikpat labi par hinduismu un budismu mums arī vajadzētu tikpat labi kompetenti spriest. Ja galu galā valsts no baznīcas ir šķirti. Mēs sākam skatīties uz šīm lietām, praktiskajām lietām no atbildības viedokļa. Patiesībā uzreiz pie šī piedalījos rudenī kolokvijā Eiropā. Mēs vairs nevaram tā radikāli teikt, ka valsts ir sekulāra un baznīca ir absolūti kaut kas ticīgs un ārpus valsts stāvošs, kaut vai nodokļu maksātāju ziņā. Es kā kristietis maksāju tādas pašas nodokļus kā ateists man blakus stāvošs. Bet es gribētu vēl par otru lietu runāt, ka reliģiskie jautājumi patiesībā ir sabiedrības drošības un kopā dzīvošanas un izdzīvošanas jautājumi. Tāpēc, jo reliģiskie konflikti pasaulē, Eiropā, arī Latvijā droši vien, ir tie, kas rada vai nu drošu vai nedrošu dzīvesvidi. Bet kāpēc sabiedrības liels vairums skatās uz šo lietu ar tādu mazliet tā kā rezervētām aizdomām? Tur noteikti jābūt kaut kādam zemtekstam. Kāpēc viņi grib mums uzspiest to, no kā mēs esam citīgi gājuši prom? Es domāju, ka mums latviešiem vienkārši vajadzētu beidzot paskatīties drusku plašāk uz to, ka reliģija nav opijs tautai. Reliģija ir fenomens, kas atklājas katrā no mums un visā sabiedrībā kopumā. Es pagājušajā gadā veicu pētījumu par ateistiskās izglītības reliģisko būtību. Un patiesībā mēs kā padomu cilvēki, es varu sev tā apzīmēt, jo es nekur neesmu izkāpus no tā ārā. Es tikai varu mēģināt apzināties tos riskus, ja, padomu cilvēka dzīvē demokrātiskā sabiedrībā. Mēs gājām cauri ateistiskās izglītības šai mērķtiecīgai, metodoloģiskai apmācībai, un šodien mēs dzīvojam ar šīm patiesībām. Bet ārpus tām ir vēl arī citas, un tad mums ir jāspēj godīgi pašiem sev pateikt, vai es esmu ateists pēc būtības, vai es esmu ateists tāpēc, ka es nezinu vairāk neko citu.